Šovakar braucu uz Lielupi ar domu, kad varēs patrenēties beidzot kaut kur pamedīt, jo, ja Ventspils pusē vienīgais var nirt, tur, kur visur atļauts ir medīt, redzamība ir 20 centimetri, ceram, ka Lielupē būs kaut kas nedaudz labāk. Un otrs arī tas, ka man Lielupē patīk zivju suga daudzveidība, ja citur tu var redzēt tikai to pašu līdaku līniju un asari, tad tur tu var jau redzēt daudz ko vairāk, piemēram, samu, zandartu. Vēl neesmu redzējis, bet cerams, ka šovakar redzēšu zuti, breksi un daudz dažādas tās zivis, tāpēc ir viena interesanti arī pavērot. Ārā pašlaik ir kaut kādi 16 grādi, redzēs, kā būs ar siltumu, bet es domāju, ūdens vēl ir silts, un es paņēmu tikai 5 mm tērpu līdzi, tagad cerams būs ok. Ja mums Ventspilī karjerā virspusē vēl bija 20 grādi, tad, protams, apakšā ir augstāks, bet cerams, ka Lielupē arī būs diezgan silts. Sāka līt, redzēs, mana pieredze, kad redzamība pasliktinās tieši tad, kad līst. Ir īpaši upēs. Šeit es piebraucu pie Staļķenes tilta un vispār laikapstākļi izskatījās diezgan labi. Vakars bija ļoti mierīgs, ūdens pilnīgi gluds un bija ļoti labs noskaņojums, lai dotos zemūdens medībās. Pie krasta ūdens bija ļoti tīrs un arī bija redzams daudz mazas zivtiņas. Bet tas nevienmēr liecina, ka arī iekšā ūdens būs tīrs. Ar zivīm vispār bija pašaki, bet tad, kad kamerā jau bija izlādējusies baterija, es nomedīju 1,8 kg lielu breksi. Un tā breksis izskatījās pagatavots.